23. maijā Gulbenes novada ceļus pārņēma pavasara jaudīgākais piedzīvojums – turisma rallijs Kods Gulbene, kas aicināja ikvienu doties aizraujošā orientēšanās braucienā pa novada iespējams interesantākajām vietām, iepazīstot vietējos turisma objektus, kultūra vēsturisko mantojumu un dabas vērtības. Turisma rallijs nav ierastais rallijs uz ātrumu, tad principā tas vairāk ir tāds patīkams laika pavadīšanas veids ģimenēm, kompānijām, kad pēc kartes paši sastādot maršrutu ir jāizbrauc visi kontrolpunkti. Šodien tie ir 29 visā novada teritorijā ar tādu mērķi, ka aizbrauc, saprot, piemēram, es šeit gribētu svinēt svētkus, es gribētu atvest ģimeni, bērnus, draugus, jo tas ir tāds pavisam neliels ieskats, bet ar mērķi, ka atgriezīsies un arī tad stāstīs tālāk citiem par to pieredzi, ko viņi šeit piedzīvoja konkrētajās vietās. Katrs uzņēmējs, kas aicināja pie sevis dalībniekus, bija sagatavojis kādu uzdevumu. Turkānu, kurais bija gan aktīvāki, gan uz zināšanām balstīti uzdevumi. Mēs arī ikdienā piedāvājam kokapstrādes darbnīcas gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Līdz ar to gribējām iepīt arī to kokapstrādes nedaudz kaut kā daļiņu no tā mūsu kokapstrādes meistarklases piedāvājumu. Un tad šis ir tāds super īsais variants, kur cilvēkiem ir iespēja iededzināt, iegravēt koka ripiņā to zīmi un tad izveidot sev paliekošu arī suvenīru no šī pasākuma. Pirmo reizi piedalāmies šajā pasākumā, bet nolēmām piedalīties tādēļ, ka gribās būt daļai no šīs kopienas, no šīs kustības, no šī pasākuma. Un, protams, tā ir arī iespēja popularizēt savu atpūtas vietu un arī bagātināt šo turisma rallijā punktu klāstu. Kopumā dalībniekiem nācās pieveikt aptuveni 200 km. Starp viņiem bija gan tādi, kas piedalās pirmo reizi, gan arī tie, kuriem šīs jau kļūst par tradīciju. Dalībnieki bija ļoti gatavojušies radoši, noformējot gan komandas tēlu, gan savus transporta līdzekļus. Meklējām internetā idejas un kaut kā palikām pie kauboju stila. Vienojāmies kopā, ka šis stils mums visām kopā atbilst tā kā labāk mūsu personībām, laikam, Baudām, bet mums šeit ir viens azarts cilvēks, ir iet pa priekšu, visur grib pirmā būt. Bet tā kā vairāk liekam ar prātu, vai ne mēs tā pārdomājam. Tā varētu būt tā jūsu stratēģija. Pagājušais rallijs mums bija arī iesaistot Madonas un Cēsvainas novadus, tad šogad ir vairāk mūsējais, tad liekas, kā tad būs organizatori izdomājuši tieši šos punktus Gulbenē, jo braucot pagājušajā rallijā bija ļoti interesanti paskatīties tās vietas, kuras bija sagatavotas, un tā bija tiešām tāds jaunums priekš mums. Šogad komanda atkal savācās un tas tāds kopā būšanas laiks, un mēs vienu otru piestrītējamies, viena pie otras vēl vairāk un saprotam, kā mēs rīkojamies šādās it kā pozitīvās, bet stresa situācijās. Pagājušais mums bija daudz jaunu vietu Gulbenē, tā kad pastīsimies, kas ir tagad izdomāts, un tas ir īstenībā tāda iespēja apskatīties tiešām to, ko neesi redzējis. Šī gada turisma rallijā Kods Gulbene kopumā piedalījās 39 neatlaidīgas komandas, pulcējot gandrīz 170 dalībniekus.